Loziņš uz Latviju! Esiet sveicināti visi draugi, radi, paziņas un visi citi cilvēki, kas mūs jau otro reizi šobrīd iespējams skatās. Noteikti, ka daudz ir arī tādi, kas mūs redz pirmo reizi. Jūs pašlaik skatāties raidījumu Loziņš uz Latviju! Un mēs jums mēģinām kaut kādā veidā parādīt to visu dzīvi, kas tad mums te notiek mūsu Latvijā, lai kaut kādā veidā visi arī cilvēki ārpus Latvijas varētu noskaidrot, kas ir aktuāls mazajā mūsu mīļajā Latvijā. Un, lai arī jums palīdzētu to saprast ne tikai caur mūsu raidījumu, mēs jums esam sagatavojuši jaunumus, kas ir sociālie tīkli. Te jūs redzat mūsu Instagram profilu, kuram jūs esat laipni aicināti sekot. Tātad te jūs jau redzat dažas aktualitātes no mūsu pirmā raidījuma, kā mums veicās, un tālāk mēs informējam, kas jūs seko nākamajā raidījumā. Un tad ir arī Facebook lapa, Loziņš, apakšsvītra uz apakšsvītra Latviju. Tā kā tas ir Instagramā. Atver lūdzu Facebooku, un šī ir mūsu Facebook lapa, un arī šeit ir visādi jaunumi un aktuālā informācija, kam varbūt sirdī tuvāks ir Facebooks. Tā kā lūdzu sekojiet, skatieties, un tur noteikti būs pozitīvi pārsteigumi jums ikvienam. Jā, un tas ir tā Facebooks un Instagrams ir tās divas vietas, kur arī jūs varat piedalīties kaut vai raidījumu tapšanā un savus ierosinājumus, kaut kādas varbūt lietas, ko jūs vēlaties pateikt, kā padarīt visu šo lietu labāk, tad droši rakstiet mums vai uz privātajām ziņām, vai arī tāpat vienkārši Facebookā vai Instagramā, un mēs jūs sadzirdēsim. Un ja nu kādam galīgi nav pie sirds neviens no sociālajiem tīkliem, tad mums ir arī e-pasts. Un to pēc tam raidījuma beigās klausieties uzmanīgi, jo būs maziņš konkursiņš, un tur būs jāsūta tieši uz e-pastu. Un ja arī e-pasts nepatīk, tad kaut kādā veidā varam arī savus pasta adreses iedot. Varat mums vēstuli uz papīra atsūtīt. Katrā gadījumā tās iespējas sazināties mūsdienās ir ļoti daudz. Jā, es biju ārā. Tā kā kur? Tā kā ārpus studijas, vai tu te dzīvojies visu laiku? Nē, es izēju ārpus studijas, un jāsaka tā, ka tas, ko es redzu ārpus studijas, man ļoti iepriecina, jo visā Latvijā, kā jau tu pati pirms tam teici, plosās zelta rudens lapas kokiem, dzeltēs, sarkanē un vēl nezinu, ko dara, vienmēr sakot, izskatās skaisti. Ir lapu virpuļi ārā un bez tāda pamatīga aizsarga vairoga nemaz ārā labāk neiet. Un ārā mēs šoreiz esam noskaidrojuši, ir 11 grādi, un cik tas ir pēc Fahrenheita? 51! Tieši tā, tāda ir temperatūra šobrīd Latvijā. Un Loziņš uz Latviju speciāli jums ir apmeklējuši dažādas Latvijas pilsētas, lai jūs redzat, kā mums šeit oktobris izskatās pie mums. Un mēs bijām gan Jūrmalā, gan Ventspilī, gan arī Siguldā, kur ir pati populārākā vieta, kur latvieši skrien ķert zelta rudeni. Jā, diemžēl arī šis te laiks saistās ar pamatīgiem sastrēgumiem uz ielām, jo cilvēku tiešām uz Siguldu brauc tik daudz, ka piekdienās un sestdienās tās mašīnas uz ielām ir tik ļoti daudz, ka nāks stāvēt bieži vien pat pusstundu un stundu. Tagad gan skatāmies, kā tad īsti izskatās Siguldā, Jūrmalā un Ventspilī. Te nu mēs esam Ventspilī pie mierīgās Baltijas jūras. Rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā, tik un tā. Nāk rudens apleznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Man viņa ir viskaistākā. Mazliet par lielu, lai sasildot, savu lakatu dotu. Par lielu, lai paņemtu klēpī un apmīļotu. Mazliet par mazu.
mazu, lai palaistu vienu pasaules plašajos ceļos. Par mazu, lai laistu vienu, es līdzi ceļos. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā tik un tā. Nāk rudens izgreznot Latviju, bet nepūlies, necenties tā. Mums viņa ir viskaistākā tik un tā. Te nu mēs esam Latvijā, Siguldā, kur ir vispopulārākā vieta, kur parasti cilvēki brauc ķert zelta rudenis. Mēs esam Siguldā pie Gūtmaņu alas, kas ir viens no pašiem populārākajiem turisma objektiem. Te nu mēs esam Jūrmalā Plieņciemā pie Rīgas jūras līča, kas, kā redzat, ir krietni vien bangojošāks nekā pati Baltijas jūra. Nu, lūk, tas ir skaistais rudens pašlaik Latvijā, kas notiek oktobra mēnesī, bet oktobra mēnesis Latvijā saistās arī ar citu lietu, proti Latvijā tiek griezts pulkstenis. Naktī no 25. uz 26. oktobri visā Latvijā cilvēki pārgriez savus pulksteņus, rokas pulksteņus, sienas pulksteņus, visus pulksteņus 1 stundu atpakaļ. Tas nozīmē, ka ja bija 3 naktī, tad pagriežot to laiku, tad bija 2 naktī. Visi priecājas, jo varēja ilgāk pagulēt. Un nevarēja neko nokavēt, jo, kad mēs griežam pavasarī, tad dažreiz sanāk tā, ka tev liekas, ka vēl ir tikai 8, bet ir jau 9 un darbs jau sen ir sācies. Vēl visiem saistās ar to, ka visiem Latvijas skolēniem pēdējā oktobra nedēļa ir brīva, un šonedēļ mums ir lielais brīvlaiks. Jā, brīvi ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem, tā skaitā arī tev, Ilze, saki man lūdzu, kā tu izmanto šo laiku? Es strādāju, jo skolotājiem ir jāiet uz darbu. Vienīgā atšķirība ir tā, ka tur nav skolēni. Jā, nu, strādāt varbūt var nedaudz mazāk, jo nav ar tiem skolēniem kopā, nav nekāda mājas darba jālabo, bet pavisam noteikti strādāt varēja, iespējams, ka arī mazāk vienā citā īpašā dienā oktobra mēnesī, un tā ir skolotāju diena, ko atzīmēja visā Latvijā. Pastāst par skolotāju dienu. Jā, tas vienmēr ir ļoti skaists un grandios pasākums jebkurā Latvijas skolā, un tas atkal ikgadēji vienmēr ir oktobra 1. svētdienā. Tā kā oktobrs ir diezgan saistīts laiks ar skolu, un pavērosim video, kā tad skolēni Latvijā atzīmē skolotāju dienu. Skatāmies! Skolotāju dienās mūsu skolā, Rīgas Latvijas ģimnāzijā, parasti no rīta skolotājs ir ļoti smagi saģērbušās, mums ļoti cenšas, lai jūs tā smalki un tā. Un tad skolēni nes puķes. Jā, un parasti ir tādas visādas foršas dāvanas, piemēram, klases cep cepumus un kopīgi apsēd skolotājs. No klases katram skolotājiem ir kaut kāda dāvana. Mēs taisām šādas kartiņas ar šokolādītēm mūsu mīļajiem skolotājiem. Un mēs viņus samīļojam un pasakam kādus labus vārdus. Paldies visiem Latvijas skolēniem, kas sveic skolotājus, un ceram, ka arī jūs ņemsiet piemēru un apsveiksiet mīļi savus skolotājus, kad vien jums ir tāda iespēja. Jā, bet pie mums šeit Latvijā ik pa laiciņām atbrauc kāds pavisam pazīstams cilvēks, ko mēs visi ļoti labi zinām no Garazara, proti no vasarām. Nu, un tad pirms kādu laiciņu, pirms pavisam neilgu laiciņu, oktobrī pie mums viesojās arī Garazara Klinklau galerijas vadītāja, skolotāja Garazarā Līga Ejupe. Te nu mēs esam blakus Līgai Ejupei Latvijā, šajā okeāna pusē. Kā tu izbaudi rudeni Latvijā? Man jau patīk rudens Latvijā, lai gan uznāca augsti, un atklāt sakot, mēs nebijām sagaidījuši. Es aizmirsu savus cimdus mājās. Bet man patīk, rudens ir mans mīļākais laiks Latvijā. Ko tu sadarīji šeit? Es pavadīju 2 ļoti intensīvas nedēļas sēdēs
PBLA sēdēs, kā arī apstaigājot visas iestādes, kuras pieņēma praktikantus vasarā, kas ir jauna ALA programma, kurā var pieteikties jaunieši, kas studē, lai pavadītu vasaru prakses darbā, jeb internship, šeit Latvijā vairākās iestādēs, un tad es satikos ar visiem tiem cilvēkiem, kas bija mentori tiem jauniešiem pa vasaru. Vai tev ir kāds kopsavilkums, ko tu gribi Lodziņas Latvijas skatītājiem pateikt par šīm 2 nedēļām tavā mīļākajā valstī? Es domāju, ka visiem ir jāatbrauc uz Latviju rudenī kaut kad, jo patiešām ir skaisti rudenī, un tas ne tikai šeit ir skaisti, ne tikai šeit ir labi cilvēki, bet vislabākais Rīgā ir, ka tu staigā pa ielu un satiec vienkārši cilvēkus, kurus tu pazīsti, piemēram, no Garazara, pa ielu staigājot un var satikties. Amerikā laikam tik bieži tas nenotiek. Tā kā vēl 1 mēnesi jums ir iespēja atbraukt un izbaudīt rudeni Latvijā. Jā, pagājušais mēs jums pieminējām par ļoti aktuālu tematu, kas bija bēgļi, tad šobrīd visos mēdījos un visur, kur vien tu eji, tu dzirdi vienu un vienīgu tematu, par ko cilvēki runā. Jā, un tas temats ir likumība, proti politiķi, daži politiķi vairāk mēģina kaut kādā tiešām nesaprotamā veidā pasniegt šo vārdu likumība. Likumiskā audzināšana skolā, likumība ģimenē, bet tas interesantākais ir tas, ka pat paši šie valsts vīri Saimā īsti nezin, kas ir likumība, jo tas nav nekur definēts. Kas tad īsti ir likumība? Nu, nav definīcijas, piemēram, likumība, domzīme un paskaidrojums. Tā nav. Vienkārši ir kaut kādi uztaisīti nesaprotami noteikumi. Un, godīgi sakot, es tiešām jau nedaudz varbūt aizsvilstos, bet tā likumība, nu, nāk no vienas konkrētas politiķis, no Julijas Stepaņenko, no Saskaņas centra politiķis. Un es tiešām nesaprotu, kāpēc ir tik daudz par to jārunā, un tur ir ļoti daudz absurdu pašlaik tieši ap šo tēmatu Latvijā. Tas patiesībā aizsākās tieši skolā, jo viena skolotāja piedāvāja analizēt dzejoli, kur bija pieejami lamu vārdi šajā dzejolī, un tas ir viena no modernās mākslas dzejoļiem, un skolotāja mēģināt padarīt mācību procesu modernāku, arī piedāvāja analizēt šo dzejoli, un tā aizsākās milzu ažiotāžu par šo, un tagad visi spriež, vai ir nepieciešams skolā ieviest šo likumības mācību. Ko jūs par to domājat? Varat sūtīt mums uz e-pastu, Instagram profilu, Facebooku vai pastu. Jā, tieši tā. Jāni, vai tu zini, kas šobrīd atrodas Latvijā? Kas šobrīd atrodas Latvijā? No tev pazīstamiem cilvēkiem. No Garazara? Jā, tieši tā. Vai tas gadījumā nevarētu būt ambulances Džims? Tieši tā, māsiņa Džims ir izvēlējies savu atvainājumu pavadīt tieši šeit, Latvijā. Un mums ir spec-ekspres intervija ar māsiņu Džimu, kurš, starp citu, bija arī pie manis uz skolu un vadīja stundas 7., 8. un 9. klasē. Iedomājieties māsiņu Džimu skolotāja tēlā? Iedomājies tagad? Es iedomājos. Iedomājos. Tagad skatāmies interviju. Sveiks, Džim! Kāds sajūtas, prieks tevi redzēt Latvijā? Cik tu tagad ilgi šeit atrodies? 4 days. Un kādi ir tev pirmie iespaidi? Es zinu, tu jau stāstīji man aizkadrā, ka tu esi ļoti priecīgs šeit būt, bet pastāst arī bērniem. I like it. It's a great place to be a tourist because there's a lot of history, there's a lot of art, and it's not crowded. It's great. Vai esot Latvijā, tavas ekspektācijas ir piepildījušās? Vai tas, ko tu sagaidīji, ir tas pats, vai ir labāk? Much better. Yeah! It's much better. Why? People are very friendly. They accept the fact that I don't speak any Latvian much better than Americans accept the fact that people don't speak English when they come to the States. Latvijā ir visādas labas lietas, arī ēdiens. Kādas tavas domas par to? I like it. Kādi ir tavi ieteikumi un ko tu novēlētu Amerikas latviešiem? Well, it's no secret that the U.S. has been around for 230 years. We don't have 800-year-old buildings. We don't have traditions. We don't have old architecture. We don't have that deep of a culture. So there's really no comparison. Yeah, this is perfect. If you haven't been to your homeland
need to come. Because you would appreciate it much more than I do. Paldies mūsu Garazara māsiņai un ārstam Džimam par to, ka viņš ir ieradies Latvijā un ar mums varēja arī dot kādu interviju un pastāstīt par saviem iespaidiem Latvijā. Un paldies Katrīnai par šo ekspres info. Ja mēs pievēršamies pie tāda sportiska temata, Jāni, kas ir jauns sportā? Sportā noteikti šobrīd aktuālākais un tāds svaigākais info ir par to, ka pavisam drīz savu debiju Nacionālajā basketbola asociācijā, jeb NBA, piedzīvos latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis. Latvijai. Jā, Kristaps Porziņģis. Latvijai kopš pagājušā gada aprīļa mēneša Nacionālajā basketbola asociācijā nebija neviens spēlētājs. Šogad tāds būs Kristaps Porziņģis un viņš pavisam iespējams dosies New York Knicks komandas jau starta pieciniekā sākuma sastāvā. Savā sporta raidījumā es sazinājos ar vienu no vadošajiem Latvijas basketbola ekspertiem, sporta žurnālistu Andreju Siliņu. Paklausīsimies, ko šis žurnālists teica par Kristapu Porziņģi izredzēm NBA. Dzirdu, labvakar. Labs vakars tavās mājās, Klau. Pirms 6 dienām Knicks galvenais treneris Dereks Fišers izteicās, ka Porziņģis varētu iet jau New York Knicks komandas sākuma sastāvā. Kā tu domā? Kristapam 20 gadi, pirmā sezona NBA, vai viņš tam vispār ir gatavs un kā to vispār varētu uztvert diezgan prasīgie Knicks komandas fani? To viņš ir gatavs vai nav gatavs, mēs redzēsim droši vien sezonas sākumā, bet es domāju, ka Knicks faniem viņš šobrīd ir kļūst par mīlu. Ja sākumā viņš bija tāds lielais nezināmais, tad šobrīd viņš joprojām ir lielais, bet tagad jau mazliet labāk zināmais, un es domāju, ka viņi atbalstīs Kristapu vismaz līdz šim. Pāris vārdos no Kristapa šajā sezonā, ko tādam, varbūt cilvēkam, kurš ieiet vienkārši paskatīties un izlasīt ziņas, ko viņš var gaidīt no Kristapa Porziņģa, lai nevajadzētu rakstīt pretīgus komentārus ar lūk, aizgāja mūsu balliņš un iemet 0 punktus un izcīna 2 atlikušās bumbas. Ko mēs varētu vispār gaidīt no Kristapa šajā sezonā? Zini kā, Jāni, ja mēs tā skatāmies, tad, protams, jāgaida ir pēc iespējas mazāk. Lai katrs kaut kādi punktiņi būtu atzīmēšanas vērti un pozitīvi novērtēti. Bet skaidrs, ka es domāju, ka mēs varam gaidīt tos 8-10 punktus vidēji spēlē un kādas 4-5 bumbas. Es domāju, ka tas arī būtu tas, uz ko Kristaps ir spējīgs, un ņemot vērā to kredītu, kas viņam ir iedotas tās minūtes un vietu pamat sastāvā, un tā pašā laikā ņemot vērā, ka viņš nebūs uzbrukumā ne pirmā, otrā un pat ne trešā opcija, tad ar 20 minūšu spēles laiku pie 8-9 punktiem tikt, tas būs, es domāju, tas būs ne tikai normāli, bet tas jau būs labi. Labi, Andrej, liels tev paldies par sarunu. To mēs arī Kristapam starp citu novēlēsim. Pirmā sezona NBA, nevajag cerēt tur vai ne tagad uz kaut kādiem 20 punktiem uz to, ka Kristaps varētu ar Carmelo Anthony cīnīties par spēles laiku un tā tālāk. Priekš pirmās sezonas mums ir vispār jābūt priecīgiem, ka mums būs spēlētājs, kurš pat pēc komandas galvenā trenera runām varētu iet sākuma sastāvā. Milzīgām ekspektācijām tur nevajag. Es arī apmeklēju ne tikai kultūras pasākums vai ceļoju dabā, bet es arī dodos uz sportiskiem pasākumiem, un viens no tiem bija Latvijas spēle pret Kazahstānu, kas norisinājās futbola laukumā un Skonto stadionā, un lūdzu paskatieties, kas man likās ļoti iespaidīgi, un tas ir tas, kā latvieši fani. Jāni, tu esi kādreiz bijis džungļos? Nē. Alma Vītola gan ir, un viņa Brazīlijā maratonā, kas bija 254 km garš, uzvarēja un nesa Latvijas vārdu pozitīvā gaisotnē. Jā, tieši tā, šis maratons ir viens no sarežģītākajiem maratoniem un skrējieniem vispār visā pasaulē. Patiesībā par maratonu to nevajadzētu īsti saukt, jo maratons klasiskajā izpratnē ir 42 km garš, bet Alma Vītola Brazīlijas džungļos noskrēja 254 km. Jūs iedomājaties pa pilnīgiem neceļiem, pa džungļiem, pa krūmiem, pa mežiem. Lūkā un izcīnīja pirmo vietu mūsu pašu latvieti Alma Vītola. Ar to mēs arī viņu apsveicam. Malacīs!
Kad tu pēdējo reizi biji uz teātri? Skaidrs. Es, piemēram, biju pavisam nesen, un Dailas teātrī ir visiem labi zināmais šedevrs Frankensteins šobrīd aktuāli uzvests. Jā, parādīsim tātad šeit kārtas. Tā kā, ja jūs esat Latvijā vai plānojat uz to drīzumā doties, es noteikti ieteiktu apmeklēt Dailas teātra Frankensteina izrādi. Izcils tēlojums, lieliska scenogrāfija, bet ir jārēķinās ar to, ka tāpat kā sižets, tāpat izrāde arī ir diezgan smaga. Bet jaunās režisoras sniegums ir tiešām apsveicams. Nu, lūk, tas par izrādi Dailas teātrī Frankensteins, bet Ilze saka man lūdzu, vai tu skaties seriālus? Mēdzu skatīties seriālus. Kā ir ar Sex and the City? Sex un Lielpilsēta noteikti ir bijis manā sarakstā. Nu, lūk, tad Sex and the City seriālā spēlē arī tāds cilvēks vārdā Mihails Barišņikovs, izcila mākslas personība, un Mihails Barišņikovs viesojās arī pie mums šeit Latvijā, un kopā ar Nobela prēmijas laureātu dzejnieku Josifu Brodski arī uzstājās iestudējumā. Nu, lūk, Ilze, kā tev liekas, cik maksāja biļeti uz šo pasākumu, lai redzētu Mihailu Barišņikovu? Es zinu noteikti tik daudz, ka skolotājs nevarēja atļauties uz šo izrādi aiziet. Pavisam noteikti skolotāji uz šo izrādi atļauties nevarēja aiziet, jo biļeti maksāja aptuveni 400 eiro, lai varētu tikt un aiziet paskatīties uz Mihailu Barišņikovu. Bet par spīti tam, ka biļetes bija tik dārgas, tās nebija iespējams dabūt. Tās bija izpirktas līdz pēdējiem. Jā, laikam Latvijā bagāti cilvēki dzīvo. Ko mēs darījām tajā laikā? Ko mēs darījām? Ko mēs varējām darīt? Mēs tikmēr sēdējām mājās un skatījāmies seriālus pa televīziju. Nu, un televīzijā mums ir daudz un dažādi izklaides seriāli. Viens no tiem izklausies redzēts. Jā, tas ir ļoti populārs, kur Latvijas mākslinieki, dziedātāji attēlo kādus populārus dziedātājus un mēģina līdzināties viņiem gan izskatā, gan arī balsi atdarināt perfekti. Un viņus vērtē žūrija, balso skatītāji un izklaides šovs iet uz urrā. Vēl aktuāls no muzikālā viedokļa ir mana dziesma PLTV1, ja jūs kādreiz varat uzlikt internetu tiešraidē skatieties, tur visas labās latviešu dziesmas skandina, un tas patiešām ir diezgan populārs, vai ne? Jā. Un vēl ir viens, kurā Jānis varētu piedalīties, un tas saucās kā? Saimnieks meklē sievu, bet es tur pavisam noteikti nevarētu piedalīties, jo ne man lauku sēta, ne man kāda govs, tāpēc es ar šajā nevarētu nekādā gadījumā šovā piedalīties, jo tur ir sameklēti cilvēki pa visu Latviju, kuriem ir savs lauku īpašums, sava ferma un vēl tur kaut kas, un tad viņi vienmēr sakot, meklē sev to saimnieci tajā lauku sētā, tad, lai būtu ar ko kopā dzīvot un visus šos lopus un ganības arī kopt. Nu, lūk, bet Latvijā ir arī tāds interesants šovs, jeb sociālais eksperiments ar nosaukumu Misija Mars, kur 6 cilvēki dzīvo vienā telpā 200 dienas un neiet no šīs telpas ārā, tādā veidā it kā tēlojot braucienu uz tālo planētu Mars. Ar mērķi, it kā pēc kādiem gadiem, varbūt 20-30, kāds no pasaules arī brauks un dzīvos uz planētu Mars. Nu, tagad, lūk, šeit cilvēki televīzijā Rīga TV24 ir iesprostoti 80 kubikmetru telpā, pavisam nelielā telpā, un visi tur laimīgi dzīvo 6 mēnešus neejot no telpas ārā. Es noteikti tādā piedalīties nevarētu. Jā, es arī ne. Es godīgi sakot aprīnoju tos cilvēkus, kas tur piedalās, bet tāds mums tas šovs Latvijā. Labvakar, labdien, labrīt! Kā jums liekas, kāpēc mēs ienācām kā spociņi? Varbūt tāpēc, ka ir veļu laiks. Tieši tā, Latvijā tiek atzīmēts, svinēts un visādā citādā veidā pieminēts veļu laiks. Kas tad īsti tas ir? Tas ir tā kā Helovīns jums, mums ir veļu laiks. Aizgājušo piemiņas laiks, kad dvēsele vēl ir ceļā no šīs pasaules uz nākamo. Tā teikt, tāds mierīgs laiks, kurā pašiem ir iepazīt sevi un drēgnajos vakaros aizdegt kādu svecīti. Jā, tas, kas parasti tiek darīts, latvieši savās mājās aizdedzina svecīti par aizgājušajiem cilvēkiem, kas viņiem ir bijuši tuvu, un tādā veidā piemin šos cilvēkus, tādā veidā arī izpaužas veļu laiks Latvijā. Un tad es arī varu trešo reizi pateikt, ka tas ir veļu laiks Latvijā
kad mierīgi mēs pavadam kopā. Es domāju, ka jūs sapratāt. Arī folkloras stundās par to runājām. Kas tad vēl ir noticis ar latviešu mūziku? Vai jūs zinat tādu šūpuļu dziesmu? Ai, jā, žūžu, lačā, bērni. Ir dzirdēta? Jā, protams. Ir dzirdēta. Tad es esmu ļoti priecīgi jums pastāstīt, ka ir tāds Lullabies of the World kompilācijas disks, kurā ir vislabākās šūpuļu dziesmas pasaulē, un viena no tām ir, lūk, Ajā, žūžu, lāču bērni. Es esmu ļoti lepna par to, un es esmu priecīga. Jā, jūs iedomājaties tiešām no visām pasaules šūpuļdziesmām. Latvijas šūpuļdziesma Ajā, žūžu, lāču bērni ir, pamanīta un uzskatīta laikam par vienu no labākajām visā pasaulē. Bet tā arī ir, jā. Protams, ka tā arī ir. Protams, ka tā arī ir. Kas vēl aktuāls muzikā? Nesen bija Edgara Vītola 30 gada jubilejas koncerts. Edgars Vītols ir dziesmasēku diriģents, fantastisks cilvēks un ļoti labi strādā ar jauniešiem un koriem vispār. Tātad viņam bija koncerts, kurā uzstājās visādi Latvijā zināmas personības, un viena no tām bija Raimonds Pauls. Paskatīsimies, kā tad šajā koncertā gāja. Lūdzu, video. Ilze pastaigājās pa vecrīgu. Ko viņa tur? Labi, ka tu to zini. Es zinu, Ilze man teica. Un Džonam Lennonam šomēnes bija 75 gadu jubileja. Tad, nākamajā video varat redzēt, kā arī Latvijā tas tika pieminēts un atzīmēts. Lūdzu, video! Ko jūs skatīsieties, jau būs decembrī par novembri. Kas jums liekas ir tāds aktuāls tieši novembrī? Novembris noteikti ir patriotiskākais mēnesis Latvijas valstī, jo 11. novembrī mēs atzīmējam Lāčplēšu dienu, kas bija Bermontu karaspēku padzīšana no Rīgas, bet 18. novembrī, protams, Latvijas neatkarības proklamēšanas diena. Tieši patriotiskās ieskaņās jums arī ir iespēja nokļūt mūsu 18. novembris pēcizlaidumā, sūtot savus sveicienus un apsveikumus Latvijai, mūsu mīļajai dzimtenei, dzimšanas dienā un jubilejā. Tātad jums ir jāsūta uz mūsu e-pastu video formāta sveiciens, vai arī varat skaistu pastkartu uztaisīt, ko mēs varam nofotografēt un parādīt mūsu raidījumā. Un e-pasts ir te kaut kur vai te redzams šobrīd. lodziņslv@gmail.com. Pilnīgi jebkādu sveicienu, kādu jūs vien varat uzfilmēt, nofotografēt vai uzrakstīt, droši sūtiet, un mēs to parādīsim. Hashtag Imanta Dimanta ir sagatavojuši jums nākamo dziesmu, kur tu jāsi smuks puisīt. Un ar to arī šovakar mēs no jums atvadāmies. Neaizmirstiet par video sveicienu iesūtīšanu, jums ir 18 dienas. Lai jums latvisks novembris un lai jums jauki visi nākamie vakari! Atā! Kur tu jāsi smuks puisītī vakarā imigaliņā? Tidiridi, 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 tai, tai, tidiridi, tai, tai, tidiridi, tai.
Nāc pie manis klētiņai, man vietiņā iztaisī. Tidiridi, 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 tai, tai, tidiridi, tai, tai, tidiridi, tai. Tu gulēsi tai malā, es gulēšu šai malā. Tidiridi, 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 tai, tai, tidiridi, tai, tai, tidiridi, tai. Rītā agri celdāmiesi, apītī bija kauši raud. Tidiridi, 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 tai, tai, tidiridi, tai, tai, tidiridi, tai. Vienam žēli projām ietī, otram žēli šeit palikt. Tidiridi, 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 tai, tai, tidiridi, tai, tai, tidiridi, tai.